Neatkarīgās Latvijas laikā pirmo reizi ir parādījies cilvēks valdībā, kur es varu saukt par savu premjeru. Es nācu esmu, lai veiktu pārmaiņas politikā, jo tas, kā veidā tas notiek līdz šim, man nav pieņemams arī jau šodien. Un es gribu šīs pārmaiņas ieviest. Es redzu lielu problēmu, un tā ir aizgājusi jau tā sēde. Pie tā ir vainīgi ļoti daudz politiķu, bijušie politiskie spēki iepriekšējās jau ilgā laikā, un to man kolēģi noteikti var apstiprināt. Šī problēma, kad bēgnu atbildības, šausmīgi bēgnu atbildības, cik mums ir droša valsts, cik mums ir zaļa valsts, cik mums ir sadējumi, pie sadējumi būtu forši kāds mums ir tradīcijas un kultūra, un mēs sadējumi to nevar nopirkt, nekur tas nav iespējams. Mazajam biznesam ir jābūt maksimāli viegli veikt gan grāmatvedību, gan iegūt visas atskaites. Es neceru tukšmūtešu. Es tiešām nevaru izturēt. Es nevaru izturēt, ka mums ir... Es nāku no uzņēmējdarbības vidas. Es nāku ar to, ka, ja mums ir mītiņš vai mums ir ministru kabineta sēde, tad tai sēdē ir kaut kāds nozīme. Sēdē mēs gribam pieņemt lēmumu, mainīt likumu, atrisināt problēmu, kaut kādam rezultātam jābūt. Tāda ir mūsu sabiedrība. Diemžēl mums ir jāizglīto mūsu sabiedrība. Mums ir jārūpējas, ka mūsu kaimiņi saprot un lietas nevis tiktokā skatās, bet tomēr ieslēdz galvu un padomās starp rindām, ko tas nozīmē. Tad būs arī rezultāts.